Draugi, tojās gada mija, un kā ierasts, vajag savilkt galās kopā. Kas mums tad ir noticies? Jūs ziniet, paldies jums, kad jūs esat, jo bez jums mēs nebūtu tik laimīgi, cik jūtamies šobrīd. Paldies jums, ka jūs esat uzticīgi. Paldies, ka jūs griežaties pie mums. Paldies, ka jūs prasat, lai mēs jums palīdzam radīt prieku. Jo jūs zināt, mašīnas pirkums cilvēks ir divreiz laimīgs. Vienreiz iegūstot un vienreiz atdodot. Mums ir prieks redzēt jūsu smaidus. Tas ir tas pats galvenais. Turpinām. Šī brīdī, man gribētos teikt, turpinām ar to pašu uzņemto kursu. Jūs zināt, darījuma skaits varbūt drusku mazāks kā pagājušā gadā, bet mums vidējā mašīnas vērtība aug. Mēs paliekam bagātāki laikam. Mums ir arvien interesantāki un interesantāki aparāti. Ja šodien skatās mums uz pagājušo gadu, tad esam atveduši pilnīgi jaunu Toyota Land Cruiseri, kas nav paredzēts Eiropas tirgumu. Esam palīdzējuši tikt pie komerces automobiļiem. Jums ir vajadzība, rādiet. Mēs to palīdzēsim jums sagādāt un noformēt līzingā. Mūsu ir ļoti krāsaina ikdiena. To jūs varat piesakot mūsu Instagram un Facebook kontā, ja kāds vēl to nav izdarījis līdz šim. Un mēs ļoti priecājamies par to savu neparasto ikdienu, jo nav divas vienādas dienas. Un kas būs nākošais, ar ko nākošo mēs saskarsimies, mēs nezinām. Mēs redzam jūsu rotaļlietas. Tās mums iet rukcuk vienkārši atpakaļ uz Eiropu. Jums ir mašīnas, mums ir pircēji. Tas ir viens no mūsu pakalpojumiem. Mēs esam spēcīgi abās jomās. Jebkura mašīna no vācu interneta, praktiski no jebkura interneta vietas. Parādiet, kas jums patīk, un mēs mācīsim jums atbildēt pirms darījuma uz visiem jūsu jautājumiem. Gan vieglam transportam, gan komerces transportam, gan divriteņiem, domāju, tos rum, kas saucās motocikli. Un otra mūsu versija un spēcīgais jājams zirziņš ir distances pārdošana. Jūs braucat, mēs tirgojam. Paskatieties mūsu kontu mobilē. Mums ir krāsainākais autotirgotāju loks no Latvijas ar 100 dažādiem automobiļiem, un mūsu pircējiem ārzemēs liekas, ka mēs esam giganti. Bet mēs esam tikai daži cilvēki šīs skaistajās telpās. Mums ir sava tehnoloģija. Jums ir mašīnas, mums ir pircēji. Viss ir vienkārši. Jūs jau esat ievērojuši, ka mēs atrodamies ļoti skaistās telpās šī skaistajā šokolādes namā. Ar vienu mašīnīti salonā. Nākošā gadā mums būs 10 gadu jubileja, kā esam uz vietas, kā neesam mainījuši adreses, kā esam sastopami šeit šīs mājīgajās telpās. Paldies, ka dodat mums iespēju mācīties kopā ar jums. Jūs zināt, manā privātajā Facebook kontā stāv Bensona frāze aiz muguras. Ja tev dod iespēju, saki vienmēr jā. Un tad skaties, kā to var pielāgot sev un kā tu to var mēģināt izpildīt. Jo tā ir iespēja mācīties. Mēs ejam laikam līdzi. Mēs esam izdzīvojuši šos 2 gadus. Visi zina, par ko mēs runājam. Mums ir iespēja mācīties un taustīt skaistus jaunus modeļus. Mums ir gājis ar rokām tik daudz interesantu elektroautomobīļu. Gaidām, kad būs ūdeņraža mašīnas. Tā ir tā iespēja. Tas ir tikai pateicoties jums, ka jūs mums ticat un ka jūs mums ļaujat. Mums ir prieks jums dot prieku. Un kā tad mums būs gājis kopā par šo gadu, es došu iespēju izteikties jaunietim. Sveiki visiem! Paldies par šo te burvīgo gadu un laimīgu jauno gadu. Man būs garāks monologs, pastāstot, kas interesants ir darījies konkrētās markās un vispār tirgū kopā. Ļoti populārs jautājums no visiem klientiem ir, ko te jūs visvairāk pārdodat? Ja? Un kā katru gadu, jau kuro gadu pēc kārtas, man ir gatavs apkopojums, ko mēs šogad esam visvairāk pārdevuši. Un ar to arī sāksim. Laikam gadiem mums ir top 5 nemainīgs. Protams, vācu lielais drīnieks, Audi, Mercedes, BMW, Volkswagens un vienmēr pieciniekāja Volvo. Šogad ir pirmās tādas pamanāmākas izmaiņas. Ja? Volvo ir izstumts no top 5. Volvo ir palicis 6. vietā ar dažām 11 mašīnām. Šī gada goda piedestāls ar visvairāk mums e-mobilē pārdotajām mašīnām. 6. vieta pirmo reizi nokrities ārā no olimpiskā piecinieka, bet paliek sešniekā, ir Volvo marka 11 mašīnām. 5. vietā mums ir Mersīši.
4. vietā kritums. Visus iepriekšējos gadus mums ir bijis 2. vai 3. vietā Audīši. Un tas, kas šogad ir iekarojis top 3, kas ir pirmo gadu, ir Teslas. Teslas mums ir bijušas 24 pārdotas Teslas vismaz. Par elektrifikāciju to es bišķiņ vēl pastāstīšu bišķiņ tālāk. 2. vietā mums ir Tautas mobīļi, Volkswagenīši ar 30 pozīcijām. Un top 1 šī gada uzvarētājs, laikam nemainīt pēdējos dažus gadus, ir Bembīši. Bembīši mums šogad ir 44 gabali notirgojušies. Ja? No tiem 44 gabaliem visvairāk ir 3. sērijas, ja? Bet ir tāds kārtīgs miksiņš ar visu kaut ko. Gan elektriskajiem i3, gan džipiņiem un tā tālāk. Nu, BMW, mēs zinām, ir ļoti plaša modeļu gamma visām vajadzībām, tāpēc arī viņi godpilnīgi, kā saka, to top 1, kā saka, paņem. Tālāk es jau pieminēju, parunāsim, kas tad īsti darās ar tām elektromašīnām. Ja? To man kā Edžu mūsu Facebookos un Instagramos var redzēt, nu, ka šogad tas pieplūdums ar visu kaut kādiem auto, kuriem ir baterijas, vai hibrīdiem, vai tīriem elektriskiem, ir jūtams. Ja? Un ja tā mēs nedalot pa markām, Teslas, protams, visvairāk, ja? Bet ja apkopo visu kopā, tad mums šogad ir ritīgs, kā saka, uzrāviens ar elektromobīļiem, ja? Kas ir pārdot summā kādi 65 gabali. Topā no elektromobīļiem iekļuva tikai Teslas, tāpēc, ka tie elektromobīļi īstenībā tagad ir piedāvājumā tik raibi, tik dažādi, ka mums pat autotirgotājiem ir grūti, kā saka, visus tos nosaukumus atcerēties, ja? Un viņi ir tādi pa mazām paciņām. Ir 4 Leafi, ir 3, 4, 5 i3, ja? Ir 2 Kia EV6, ja? Un tā tas skaitus savalkās mums šogad ir bijis tā, ka laikam no elektromobīļiem pa bišķiņam no katra. Nu, protams, Teslas ir vairāk un tā tālāk. Nu, un tā kā tā elektrifikācija lēnām, bet nepielūdzami, kā saka, notiekās. Un, protams, arī nerunājot tīri par tīriem elektromobīļiem, ievērojams tendences pieaugums ir tāds, ka vairāk un vairāk mums cilvēki pērk dažādus hibrīda auto, ja? Kur tāpat ir tas iekšdedzes motors, bet klāt vēl ir baterija. Ja? Par to laikam mums šogad bija viens no pēdējiem video, piemēram, es A6 laikam atceros nesen novembra beigās vai decembra sākumā palaidām. Par labu visiem hibrīdiem, kā saka, runā šī gada izmaiņa attiecībā, kas Latvijā ir notikusies uz uzņēmumu nodokļiem. Tie, kas vēl nezina vai nav pamanījuši, tad šogad vasarā, sākot no jūlija mēneša, tika fundamentāli pārskatītas nodokļu likmes attiecībā uz uzņēmumiem piedarošām mašīnām. Visu laiku līdz šim pēdējos 5 gadus vai vairāk ikmēneša nodokļu likme tika rēķināta pēc tilpuma, bet šogad jaunums ir pēc jaudas. Un tagad ir tas caurumiņš, kur tu vari uz uzņēmumu, kā saka, braukt ar jaudīgu, iespējams ekskluzīvu mašīnu, bet nemaksāt 100 ikmēneša nodokļos, ir hibrīdi. Un tad piesim tas pats A6, kas mums nesen bija, ja? 367 zirgi un ikmēneša maksājums uzņēmumam tikai 25 eiro. Neizbēgams jautājums, ko mums ļoti daudz klienti, kas saņem pie mums mašīnas vai vienkārši tāpat atnāk ciemos papļāpāt pa dzīvi, prasa, nu kas te šogad ar to auto tirgu notiekās, ja? Uz augšu, uz leju, pērk, nepērk un tā tālāk. Un te man gribētos teikt tā. Nebūsim pesimistiski, ja, bet šogad 23. gadā viennozīmīgi ir, teiksim tā tendencija ir negatīva. Un tagad ir sevišķi uz gada beigām. Ja visus iepriekšējos gadus arī mūsu pārdošanas apjoms bija pie 400, ja, tad šogad arī mums e-mobilijai čuču mazāk. Bet mēs tāpat priecājamies. Mums nav maz. Mēs esam bijuši aktīvi un nepilni pārdotie 300 eiro, tāpat ir 300 auto, tāpat ir daudz. Bet tā tendence ir tāda, jā, ka cenas lietotiem automobīļiem iet uz leju. Viss tas Covid burbulis, par ko mēs runājām pirms 2 gadiem, ka mašīnas trūkst, lietotas mašīnas iet kosmosīgās cenās, tas ir, teiksim tā, šogad
tā nemanāmi, bet tā ļoti strauji pilnīgi piezemējies, ja, un mēs esam atgriezušies tādās pilnīgi pirms Covid nesatricināta tirgus apstākļos. Ja, cenas iet uz leju, ja, un nav vairāk brīnumi, kad tā kā bija 21. 22. gadā, kad tu lietota mašīnu varēja pārdot dārgāk nekā viņa jauna maksājusi. Ja, viss te atgriezies tādās racionālās, stabilās sliedēs. Un kas ietekmē to virzību tajā tirgu, gribās teikt, protams, kā vienmēr tas ir faktoru salikums, ja, bet pats galvenais ir Eiribors, par ko mēs šogad 23. gadā esam visi runājuši, ja, ļoti daudz tātad, lai mazinātu tieši visas Eiropas pirktspēju, lai mazinātu inflāciju, mums Eiropa, kā saka, pacēla šīs procentu likmes un attiecīgi arī viss līzings dārgām mašīnām kļūst vienkārši par neko dārgāk. Ja? Un gribētos teikt, ka pat turīgi cilvēki, kuri var atļauties braukt ar ekskluzīvu mašīnu un finansēt viņu bankā, pat sāk to rēķināt līdzi. Ja? Piemēram, mašīna maksā ikmēnesī 500 eiro, tagad par neko viņa maksā vienkārši 750. Un pat turīgi cilvēki to starpību jūt absolūtos ciparos un redz un tā tālāk. Ja? Tā kā tas ir neizbēgami tāds faktors, kas ietekmēs. Bet labā ziņa 24. gadā ir prognozes, ka viss ies uz leju. Tālāk, kāpēc tas autotirgus arī kļūst lēnāks un tā tālāk, gribētu tāda garāka doma. Mēs visi pagājušajā ziemā, kad sākās visa draņķīgā politiskā situācija ar Putina nedarbiem, ja, mums pagājušo ziemu viss bija dārgi, degviela dārga, gāze dārga un viss un tā tālāk, ja, un visi bļāva, ka ārprāts nepietiek naudas. Bet kaut kā pagājušo ziemu visa tā ekonomika tāpat kustējās, tāpēc, ka tautas masai ir uzkrājumi. Viss jau, tas nekas, kad šodien maksā kaut kas dārgāk vai dzīve kļūst dārgāk, mēs dzīvojam tāpat pēc inerces. Un man gribētos teikt, ka tas vilnis uz leju nāca tagad tieši gadu vēlāk, 23. gada rudenī. Ja? Ka tieši tagad cilvēki, kas varbūt pirms gada, kad viss palika strauji dārgāks, pēc inerces dzīvoja, tā kā ir dzīvojuši, tērējušies, tā kā ir tērējušies, ja? Iespējams tērējuši savus uzkrājumus, ja? Tas tā apziņa, kad viss iet, kad jāsāk taupīt, ja? Ir nākuši šoruden. Un tas tādā emocionālā līmenī ļoti daudz cilvēku vienkārši, pat ja varētu atļauties, vienkārši ir piesardzīgi un vairs tos mašīnīs, kā saka, tik ļoti nav vairs prioritāte viņu ātri nomainīt. Ja? Bet pērk tāpat nav tā, kad ir apstājies tirgus, ja? kā daži varbūt uzskata, ka neko nevar pārdot. Galā mašīna ir pirmās nepieciešamības preces, un tas ir laikam tēva Vilmāra citāts, ja tu nepirksi jaunu jaku vai jaunas apavas, ja, bet tu remontēsi vai pirksi mašīnu, lai aizbraukt uz darbu vai bērns aizvest uz skolu. Šogad vairāk kā nevienu citu gadu iezīmējās tā tendence, ka mums Latvijā ir baigi švaki ar to saucamo vidusklasi. Ja? Mašīnas ir palikušas dārgākas, arī tā vidējā pārdotā mašīnas cena mums ir kā katru gadu augusi. Ja? Mums vienu gadu bija 21 000 no visiem 100 pārdotājiem mašīņa. Ja? Šogad viņš ir tāds jau 28, 27 000 eiro līmenī. Vidējā mašīnas cena, kas ir mūsu uzņēmumā pārdota. Ja? Bet, kad paskatās, kur tie darījumi notiekās, mums ir pusi no mašīnām ir 10, 11, 12, 11 tūkstoši apmērā. Un tad ir, protams, daudz dārgās ekskluzīvās mašīnas, kas maksā 60, 70 vai 100 plus, kas to vidējo, kā saka, paceļ uz augšu. Bet kas šogad dūrās acīs ļoti, bija, ka ļoti draņķīgi tirgojās mašīnu cenas pa vidu. Tie saucamie 30, 35, 40 tūkstoši. Nav tā, ka viņas netirgojās pavisam, bet tās procentuāli viņas ir tik maz. Ja? Un nabagam par dārgu un bagātam par lētu. Ja? Un te kaut kur vasaras vidū es pieķēru vienkārši momentu, ja, ka mums vienkārši tajā cenu kategorijā vienkārši zvanu nav un ir bēdīgi. Kaut kā tā. Bet nāks jauns gads, dzīvosim, redzēsim un cīnīsimies un ņemsimies. Jā, un tad, protams, pa mūsu otru pakalpojumu pa mašīnām uz ārzemēm, tā saucamo distances pārdošanu.
Arī šogad bišķiņ mazāk nekā citus gadus, jā, bet tendence paliek nemainīga, ka mums Latvijā atrodas ļoti daudzi zeltatradņi, jā, mašīnas, kuras Latvijā ir koptas, mīlētas, garāžās turētas, atjaunotas, uzķūnētas, kuras Latvijā notirgot ir šausmīgi grūti, bet uzliekot viņus uz Eiropas paplātes, viņas kāds turīgs vācietis vai rietuma eiropietis, kā saka, lido pakaļ, viņu, kā saka, atzīst par labu esam, ja? Un tādas mašīnas mums šogad netrūkst, ja? Bija, laikam, viens ļoti populārs video par Golfiņu R32, ja? Mums tajā mēnesīs, laikam, bija septembris, ja? Ka mums vienlaiks vairāk Golfiņu nokustējās arī viens 80. gadu GTI. Kosmos naudu maksāja it kā par vecu Golfiņu, ja? Bet viņiem ir cieņā. Tagad šo te video filmējam gada beigās, burtiski vakar mums bija iespējams šī gada pēdējais ārzemju viesis ciemos, atbrauc pakaļ 91. gada Audi S2. Ja? Un ne pa 5 vai 10 tūkstoši, bet lielākās summās. Ja? Tā kā tas kustās vienmēr, un Latvija mums ir tā foršā vieta, kur mums ir garāžās ļoti viss kaut kas interesants, ja, kas tiek naudiskā izteiksmē augsti novērtēts Rietuma Eiropā, un ko mēs mākam un spējam palīdzēt šo te darījumu novest. Priecājamies par to, ka mums ir baigais raibums, redzēts viss kaut kas. Elektrifikācija notiek, tie elektromobīļu nosaukumi un dažādība tikai augumā, un to mēs redzam arī savā ikdienā. Un visiem laimīgi jau no 24. gadu. Urā! Nu, draugi, nobeigumā. Nobeidzam ar vēlējumu. Visiem veselību, veselību un vēlreiz veselību, jo pārējo jau var sagādāt. Un katram jaunu mašīnu. Nu, lai top! Laimīgu nākošo gadu un iekāpt jaunā mašīnā. Rulējam!